Es pagaidām esmu ceļā uz Rēzekni. Kāpēc? Es jums pateikšu šādi. Mēs visi ļoti labi zinām, ka suns ir cilvēka labākais draugs. Bet suns nav ne tikai draugs, tas arī ir darba biedrs. Suņi ir uzticīgi, uzcītīgi, nenogurdināmi un, protams, arī ļoti strādīgi un darbīgi. Suņiem ir ļoti izcila oža un ļoti asas prāts. Un man vienmēr ir interesējis iepazīties un noskaidrot, kā īsti mācās un trenējas tie suņi jūs zināt, taču filmās parāda suņus ar savām stilīgajām superspējām, kā viņi var atrast un sajust to, ko cilvēks nevar saredzēt. Un tieši tāpēc es šodien došos uz Muitas pārvaldes kinoloģijas centru Rēzeknē, lai noskaidrotu, kā šie suņi trenējas. Bet tās maži iet pa visurienu tur apakšā. Bet es gribu, lai tad tuvāk viņš. Tātad šis bija tas mirklis, kad narkotikas tika atrasts. Jā, narkotikas tika atrastas un tā kā varēja redzēt arī, kad šādos labvēlīgos apstākļos un pie tāda neprofesionāla slēpēja, kad ideja tāda, ka sunīts arī diezgan labi, jo kinologam deva informāciju, ka ir kaut kas tur kaut kur vai no aiz krēsliem vai bagāžas nodalījumā. Tas bija ātri. Jā, tas bija ātri. Vai katrs suns specializējas kaut ko konkrētu, vai visi suņi māk tos standartu, piemēram, izglābt cilvēku, atrast narkotikas un tā tālāk? Principā ir tā, ka ir dažas šīs iemaņas, kuras ir kopējas visiem. Ja? Visām specializācijām neatkarīgi no tā, vai viņš meklē narkotikas vai, piemēram, skaidru naudu. Ja? Pieņemsim tur paklausība, jeb kontrole sadarbība ar kinologu, bet principā mēs pieturamies pie tā, ka katram sunītim ir sava specializācija. Lai viņš būtu tāds šauras jomas, augsta līmeņa profesionālis savā jomā. Tā kā es reizēm saku, kad hokejists arī var spēlēt futbolu, bet beigās tur var sanākt ne tas, ne tas. Ja. Bet dzīve spiež uz to, kad pēdējā laikā arī esam ieviesuši tādu lietu, kad šo te dubulto specializāciju, kad dažiem suņukiem arī, piemēram, viņš meklē narkotikas un meklē arī skaidru naudu. Tam ir vairāk tādi ekonomiskā rakstura un šīs te globālās situācijas, kas notiek vispār pasaulē, ceļšķi Eiropā, iezīmes, kas spiež mūs teiksim tā, paplašināt šīs darba suņa spējas un varbūt viņa lietderības koeficientu. Cik ilgs vispār suņiem ir šis dienesta laiks un ko viņi dara pēc tam? Jā, dienesta laiks ir tāds diezgan individuāls. Jā. Tas ir atkarīgs gan no šīs suņa šķirnes un dzimuma noteikti, un kā viņam tur pa dzīvi ir gājis, jā, cik daudz viņš ir skrējis, cik daudz viņš ir lecis. Bet vidēji es varu pateikt tā vidēji, teiksim, šis darba laiks, ir dienesta laiks līdz pensionēšanai, viņiem ir aptuveni kaut kur no 9 līdz 11 gadi. Jā. Un pārsvarā tās ir veselības problēmas, kas liedz viņam strādāt ilgāk. Bet ir arī izņēmumi, kad suņi arī darbojas un strādā ilgāk par tiem 11 gadiem. Ja? Tad tas tiek noteikts kopā attiecīgi šo sunīti testējot un arī, protams, konsultējoties ar veterināru ārstu un tādā garā. Un attiecīgi atkal pēc šī dienesta sunīts paliek pie kinologa. Viņš tiek aprūpēts, jo, lai kā tas varbūt neizklausītos, viņš šai dzīves laikā dzīvojot kopā ar šo kinologu ir kļūst ne tikai par kaut kādu darba kompanionu, bet arī par ģimenes locekli. Un ja tur tais 11 vai 10 gados, ja nav būtiski tāda kinologam, tā kā būtu jāsaka, čau, mēs tavu suņu, ko ņemam nost un sūtam tur uz kaut kādu pansionātu, ja. Es domāju, ka mums viennozīmīgi būtu daudz mazāk kinologu, kas paliktu strādāt, jo tas būtu tāds pārāk nežēlīgs trieciens. Kuras suņu šķirnes visvairāk piedalās šajā muitas darbā? Ar tā, ka noteikti, ka runājot par suņu šķirnēm muitas darbā, tad dalām divās lielās tādās grupās, kad tie ir medību suņi un ganu suņi. Ja? Un tad, ja jau sīkāk ņemam, tad laikam muita varētu būt viena no tām iestādēm, kur jūs varētu redzēt visplašāko darba suņu klāstu. Kā piemēram, kas tāda ir, varbūt top 1 pasaulē, ja tas ir beļģu aitusuns Malinois. Ja? Mums arī ir vācu aitusuns klasika, kas jau gadu gadiem un arī visu cieņu šai šķirnei. Bet tāpat laikā arī sākas tādi springers paneļi, kokers paneļi, labradori, vižlas un viss kaut kas tam līdzīgs. Negribu tādu vēl kādu nenosaukt, jā. Jo gan jau kāds kolēģis skatīsies un teiks, Valdi, kāpēc tu manu suņa šķirni nepieminēji, bet ideja tāda, ka lai šī šķirne, jeb konkrēts sunīts kļūtu par šo muitas suni un būtu muitā, tad pirmais tā ir veselība viņam, un otrkārt viņa darba spējas, jeb šie visi instinkti un visas pārējās lietas, kuras viņam ir nepieciešamas, lai tiktu galā ar to mūsu urbāno vidi. Jā.
Nu, šeit ir mūsu štābiņš, ja tā drīkst teikt. Te arī principā notiek visa pamata apmācība tagad. Un līdz šim mums burtiski vēl pāris nedēļas atpakaļ nekas tāds nebija. Un tagad mums tāds ir. Mēs esam mēģinājuši padomāt pa visu. Gan sākot ar spoguļiem, ja, kur kinologs var sevi redzēt no malas un arī suns socializēties, beidzot ar tādām bedri apakšā. Te ir bedre, ja, kur atkal mēs to izmantot varam suņu testiem, kur mēs varam pat iedīt automašīnu un veikt tādu imitāciju šīs apskates, ja, un visu kaut ko tam līdzīgu. Mēģinām, te suņu skriešanas trenežieris, ja, kad kurš kinologs ir paslings un negrib skriet. Ja kopā ar savu sunīti, tad droši sunīti var ievietot šādā te labā mašīnā, un viņš tur var trenēt savas fiziskās spējas, ja, un noturību vispār, jo īstenībā labam meklēšanas, ja muitas sunim ir jābūt fiziski ļoti labā kondīcijā, jo tā ir atkal sirsniņa un viss pārējais, un atkal meklējot šādos apstākļos kā šodien, tam ir ļoti liela nozīme, ja, kad cik viņš ir fiziski labs, sagatavots. Un tāpat arī pēc kādām traumām, rehabilitācijas tādas mašīnas ir iespējama. Nu, šeit atkal tāds specifisks meklēšanas ekipējums, ja, kad te tā mūsu slavenā siena. Ja, kad tā ideja tāda, kad viņa ir izveidota no nerūsējuša tērauda, viņa ir viegli kopjama, viņa ir viegli pārvietojama, kad ar viņu var braukāt, kur tu gribi, ja viņu var braukt iekšā, ārā, tad arī veidojot šo ēku, mēs arī paredzējam, lai nav nekādi sliekšņi, jo viņas var ap 200 kg viena no šīm platēm. Tā kā tu viņu vari droši viens pats pārvietot, un tā nav problēma. Kā tās kapsulas strādā? Kā es saprotu, tur katrā kapsulā ir ielikts kaut kāda konkrēta viela vai lieta, un tad sunītis iet no otras puses un cenšas sasmēršot? Jā, ideja pilnīgi pareizi. Šeit, šīs kapsulās, ja viņas te ir numurētas, tas vairāk priekš mums, ne priekš sunīšu, lai mēs zinām, kas tur ir, jā, vai vajadzīgs vai nevajadzīgs. Tu vari ielikt jebko atbilstoši šim izmēram, gan to, ko tu, piemēram, gribi, ja, lai suns atpazīst, vai atkal to, ko tu taisi negribi, lai suns atpazīst. Šī gadījumā te ir nauda. Ja, tā kā man puika uzskata, ka tētim ir super darbs, jo viņam suns meklē naudu. Ja, tikai nevar iestāstīt savai vadībai, kad mums arī vajadzētu otras pusītes, kur ir numuri tai naudai. Tad mans puika būtu laimīgāks. Ja. Šī ir speciāli apmācībām domāta nauda. Ja, un attiecīgi viņi ievietojot šī te kapsulā. Mēs aizveram ciet, un tad mēs ar suni spēlējam tādu spēlīti, ja, silts augsts, kad viņš no otras puses iet un mēģina atrast, kurā vietā tad ir, ja, piemēram, es ielieku šeit, ja, ar magnētiņu piestiprinam. Citos, tā kā es minēju, var būt pavisam kaut kas cits. Piemēram, es negribu, lai mans suns reaģē uz kafiju. Ja, tad te var būt kafija, un ka viņš pie tās kafijai pievērš uzmanību, tad atkal viņš neko no manis nedabūja. Ja. Es vienkārši esmu neitrāls. Viņš tur var apzīmēt, ja, identificēt, ka tur kaut kas ir. Man ir tāda, kā saka, vienmuļa seja un nekāda reakcija. Ne laba, ne slikta. Ja? Tātad pieredze negatīva. Pieredze ir neitrāls, un tādā veidā es varu panākt to, ka viņš nākamreiz tai kafijai nepērsies uzmanību. Un savukārt, ja viņš pievērš uzmanību šai kapsulē ar numuru 2, kur ir šī nauda mums iekš, tad es uzreiz viņam dodu signāliņu, ka tā ir tā uzvedība, ko es gribu, tā ir tā smarža, kur es gribu izcelt, un tad viņš dabūja vai no to cepumu, jeb no to savu bumbiņu. Un tādā veidā es, rupi sakot, panāku to, ka vajadzīgo suņu uzvedību un piesaistu to uzvedību viņa attiecīgi pie tās mantas vielas, ko es gribu. Un no tās... Bet sunīšiem šis viss ir tā kā spēle. Jā, tieši tā. Jo lai tas suns būtu mežonīgi labs un efektīvs, viņam ir tas jāgrib. Ja? Un ja es varu panākt tā kā instruktors, kinologs, kad tas suns grib to darīt un vēlas to darīt, tad vienmēr viss būs labi. Ja? Tas, protams, prasīs laiku, tas prasīs arī nervus un pacietību, bet tas arī no otras puses prasīs manas zināšanas, jo kinoloģija mūsdienās, tā jau var teikt, tā ir zinātne, ja? Un tu nevari tā vienkārši, kad tur ņemt to bumbiņu un mētāt pa labi, pa kreisi. Ko suņi parasti dara uz robežu? Ko viņi meklē visbiežāk? Ja runā vispār par robežu tā plaši, ja, un kopumā, ja, tad robeža loģiski nesastāv tikai no kaut kādiem robežu kontroles punktiem, ar kuriem pārvietojas cilvēki un automašīnas un ar krāvām un tam līdzīgi. Tā ir arī zaļā robeža. Ja runā uzreiz tā, atkal no otru galā, ja, kad runā par to zaļo robežu, ja, tad tas ir pilnībā, teiksim, valsts robežsardzes kompetence, ja, un tur sunīši meklē cilvēkus, ja, viņi meklē cilvēkus pēc cilvēku atstātājām tur pēdām un tam līdzīgi. Ja, tāda specializācijas suņi, bet ja pieskaroties, teiksim, šeit mūsu
mūsu sfērā, ja, tad attiecīgi mūsu, jeb muitas suņi, ja, valsts ieņēmuma dienesta suņi. Viņi meklē narkotiskās vielas, viņi meklē skaidru naudu un viņi meklē tabakas izstrādājumus, jeb cigaretes. Mums ir 3 specializācijas, uz kurām mēs balstām savu pamatdarbu, ja, un attiecīgi koncentrējamies. Un pieļauju, ka arī varbūt kādā tuvākajā nākotnē, ņemot šo globālo atkal situāciju pasaulē, ja, kad varbūt mēs arī varētu domāt par kaut kādu ieroču meklēšanu, kaut ko tam līdzīgu. Ja, bet, tam arī esam gatavi un teiksim, tā jau ievācam informāciju par tādām lietām, lai mums tas nebūtu tā kā pēkšņi nāk kāds rīkojums, mums ir jābūt ieroču suņiem, un tad mēs, ko mēs darām, ko darīt. Tad mēs jau cenšamies apmeklēt gan kaut kādus seminārus, gan arī vākt citu informāciju, ja, kad ja tāda vajadzība būs, lai mēs jau tam tīri teorētiski būtu gatavi un jau mēs zinātu, ko mums vajag, kādus resursus mums tam vajag. Internetā un reāli visur cilvēki vienmēr teiks, ka jā, lai šos suņus uztrenētu un sadresātu, meklēt tur, piemēram, kaut kādas narkotiskās vielas, tad šie suņi ir jāpieradina pie narkotikām un jārada viņiem narkotisko vielu atkarība. Vai šī ir taisnība? Ļoti, teiksim tā, bieži uzdot jautājums. Laikam ne bez pamata, jo cik manā rīcībā ir informācija, tad kaut kur 50. gados kaut kas tāds tika praktizēts, ja, un pielietots kā viena no iespējamām apmācību metodēm. Bet ne pie mums. Un tad es arī parasti atbildu ar pretjautājumu, ja, ko darīt, jeb kā māca tos sunīšus, kas meklē cilvēkus pazudušus, ja, nabaga vecmāmiņu, kur ir mežā apmaldījusies. Ja, tad, kā saka, labāk, lai suns neatrod viņu, ja pēc tāda principa mācīt to sunīti. Vai atkal pieņemams sprākstvielas. Ja? Tā nav, tā galīgi nav. Ja? Mūsdienās tas notiek pavisam savādāk. Tātad sunim tiek veidotas pozitīvas asociācijas, pozitīva pieredze ar to priekšmetu, jeb ar to vielu, kuru viņš meklē. Ja? Un tā ir tāda sava veida rotaļa, jeb spēle, ja? Kad tu dabūji to, un tad tu no manis dabūji to. Ja tā drīkst teikt. Tā kā apmēram tā. Tātad sanāk, ka, ja sunīts iemāc tur atpazīt kaut kādu konkrētu narkotiku, tad viņš atrod šo narkotiku un, es nezinu, aiznes savam saimniekam vai kaut kas tam līdzīgs, un tad viņš dabū kaut kādu balviņu, capu? Principā, Ieva, loģiski es sasaistīju to ķēdīti, tikai šī varbūt tādā variantā, kuru tu izklāstīji, kad šī nešana izpaliek, ja, kad nenotiek nekāda nešana, ja tur dažādi iemesli dēļ. Pirmkārt, tas ir bīstami, ja, otrkārt, tur tiek sabojāts tas, ko viņš tur iespējams nesīs, ja, un tur gan pierādījumi, gan viss pārējais. Ja, tad attiecīgi sunīts atrodot, jeb nonākot pie tā sava meklējumā priekšmeta, jeb vielas, ja, viņš par to ziņo kinologam, ziņo tādā ziņā, kad ar savu ķermeni, ja, tā kā ir iemācīts, un šie ziņošanas veidi, jeb uzrādīšanas veidi var būt dažādi, pasīvi, aktīvi, proaktīvi. Ja, un beigās tieši tā, vai nu viņš dabūja to kaut ko garšīgu, ja, un iespējams arī cepumu, ja, jeb viņš dabūja kādu atkal savu spēļu mantiņu. Tas princips ir tāds, tieši tā kā tu izklāstīji. Kas ir tāda visforšākā lieta vai lietas, ko šie sunīši māk atrast? Es laikam vispār tā globāli tā nerunātu varbūt šauri par mūsu darbu specifiku, kas arī, protams, manuprāt, ir ļoti svarīgi. Es varbūt gribētu minēt tā globāli, tas būtu vēža šūnas agrīnā stadijā, ko suņi meklē, un tādā veidā arī palīdz cilvēkiem palikt veseliem. Ja, un tam līdzīgi tas ir viena lieta, kas ar meklēšanu, varbūt kas atkal ne tieši ar meklēšanu, tas ir šiem te neredzīgajiem cilvēkiem, invalīdiem, kad palīdz šie te sunīši, ja, cilvēkiem ar ierobežotām tātad šīm te kustībām un pārējo, un trešo varbūt tad, kad arī viņi meklē pazudušus cilvēkus. Ja? Un pazudušus cilvēkus ne tikai varbūt klasiski, tā kā pie mums tas ir mežs, ja? Tur kaut kāds, tā kā es jau minēju, apmaldījies sēņotājs, bet es domāju vairāk šie glābšanas suņi, kas meklē cilvēkus gruvešos tur pēc zemestrīcēm un kaut kādām citām tādām dabas kataklizmām, ja vēl kaut kas tāds. Es noteikti tā top 3 nosauktu. Ja viņi velc droši cimdus, arī tu patrenēsi mūsu suņus. Ja? Bet pirmo mēs izdarīsim. Pirmo dienu paņemsim tādu, es vienkārši ielikšu. Tu zināsi, kur ir, un pēc tam pameklēsim jau, ka tu nezināsi, kur ir. Kā saka, tā sacīt jāsaka. Zini, ko mēs izdarīsim? Mēs izdarīsim, nu ko? Izdarīsim tā, es eju, paņemšu vienu. Paņemšu numuru 9. Bet viņiem tas neko nenozīmē, tas būs priekš tevs un mans, ka mēs ieliekam 9. numuriņā.
Ļoti labi. Ja? Un tas sunīts, redz, ka viņš atrod, viņš vienkārši sastings tur. Viņam, ja? Nu tava kārta. Mana kārta? Jā, nāc šeit. Reku, numur 9. Un metini, kur gribi. Jā, es tik lai atcerēšos, kur es pateikšu. Jā, augšā. Tikai uzliec tā. Uzliec tā, lai ir te. Ja? Un tā te. Un viss. Un es atcerēties man. Es zinu, kur nav. Kam tā pociņa domāt? Tas ir kliķers, es tev tam parādīšu un pastāstīšu. Tas ir signāls, kas savieno suņam vajadzīgu uzvedību, tā kā viņš dara pareizi, ar apstiprinājumu. Ar mantiņu, jeb ar barību. Tas ir tāds signāls, ka super, ir labi. Jā. Es pati esmu skolniece un es esmu piedzīvojusi šos skolu reidus. Vai uz skolu reidiem dodas muitas pārvaldes suņi vai tomēr tie ir policijas pārvaldes suņi? Viennozīmīgi tur ir ļoti daudz gadījumos tie ir muitas suņi. Jā, protams, arī ir mūsu kolēģi no policijas. Jo tad nav noslēpums, ar kādu mērķi šie sunīši tur ierodas tajā skolā. Jā. Un, attiecīgi, kāpēc tur ir pārsvarā ļoti liels īpatsvars, ka tieši muitas suņi, es domāju, vispār Latvijā globāli, ja, kad mums ir šī specifika, šīs narkotiskās vielas un tabakas izstrādājumi. Jo varbūt var minēt par laimi, protams, lielāks darbs un vairāk darba ar šiem tabakas izstrādājumu suņiem, un šie narkotiskos vielu meklēšanas suņi ne tik bieži atgriežas ar mantiņu, jeb cepumu no skolas, ja, bet arī gadās tā kā mēs tur esam regulāri ciemiņi, un tu esi skolniece, un man ir mājās 3 skolnieki, un tā reakcija, protams, cilvēkiem ir dažāda, un diskusijas arī tā publiskajā telpā, bet, manuprāt, personīgi man ir svarīgi tā, lai es zinu, ka mans bērns tajā skolā ir drošā vidē, un ja tam ir nepieciešams suns, lai kaut kādā veidā tur cīnītos un nodrošinātu, tad kāpēc ne? Šito arī pēc tam, ja Ksana atļaus, varēs samīdot. Viņš maziņš. Sēdī. Arī Ksanačka var sākt, ja gribi pirmajā, var sākt ar 12, pēc tam mēs aizgriezīsim pirmo. Un arī redzēt apzīmēšanas un sastāvs. Un tādu mēs darām šādi te un tādu, lai meklē. Jo šis vingrinājums ir vairāk sunītiem. Jo tas ir vairāk kinologam un sunītiem kopā, tad šis ir tīri vairāk sunītiem. Viņai pie katra iet. Tieši to vienu izlaida. Labi, vēl pēdējo reizi. Atpērlot aizgriezīsim atkal. Ksanačka. Viņš izlaiž.
Jo, labi, paldies. Es šodien laikam arī sapratu, kāpēc mēs cilvēki saucam suņus par saviem labākajiem draugiem. Jo viņi tiešām tādi ir. Jā, kad ir tā, ka mūsu dzīvē ir daudz varbūt nākt sunīši jau un aiziet, bet tam vienam sunītim mēs esam visa dzīve. Dzīvnieki nevienu neatstāja vienaldzīgi. Tie ir savām skaistajām acīm tiešāk kāsē sirdis. Taču nedomā, ka ar dažiem glāstiem mīļiem vārdiem tev sanāks apmuļķot šos ļoti gudros dzīvniekus. Šie īpašie muitas un robežsardzes apmācīties suņi noteikti, ka sajutīs, ja tev prātā ir kaut kas nelāks. Un noteikti, ka sajutīs, ja tu centies paslēpt kaut ko neatļautu. Atceries to un tiekamies nākamnedēļ.